kaut kas tāds kā zaļa Ķīna vispār ir iespējama. Un tas būs tas jautājums, kuru mēs tiešām centīsimies atbildēt, ja jūs nesniegsiet mums atbildi šo jautājumu savas uzstāšanās laikā. Un tā kā, tiešām mūsu mērķis ir kļūt par viszaļāko sabiedrību. Un iedomājieties, mēs varētu, visa Latvija ir kā mazs Ķīnas ciematiņš. Un kas notiktu, ka pēkšņi pat lielās Ķīnas pilsētas kļūtu tiešām zaļas, un kāda tiešām būtu tā ietekme, jo te mums tiešām jāņem vērā šie mērogu atšķirības. Tā kā lūdzu, vārds jums. Jā, protams, šis jautājums ir ļoti interesants, un šis apgalvojums zaļā Ķīna arī ir ļoti tāds neviennozīmīgs. Un, protams, man ir liels pagodinājums šodien uzstāties šajā konferencē un dalīties ar savās idejās, jo es tiešām pārstāvu Ķīnu kā Ķīnas pilsoni, un varbūt es neesmu eksperts ekoloģijas jautājumos, bet es esmu studējusi ar ekoloģiju un ekonomiku saistītus jautājumus, un es esmu ļoti ieinteresēta arī vides jautājumos tieši saistībā ar Ķīnu. Tā kā, tiešām man būs ļoti interesanti uzstāties par šo zaļās Ķīnas jautājumu. Un savā prezentācijā mēģināšu apskatīt tādus 3 skatu punktus, un kā pirmais gribētu apskatīt jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko transportu, pēc tam par dzīvesveidu kā tādu, un otrreizēju materiālu izmantošanu. Ķīna bieži vien, tīpaši Pekina, tiek uzskatīta par tādu velosipēdu galvaspilsētu, ja velosipēdu karaļvalsti. Un šeit mēs redzam situāciju pirms 20 gadiem, kā tas izskatījās. Tajā laikā velosipēdi bija tiešām pats ļoti svarīgs transporta līdzeklis Ķīnas iedzīvotājiem. Un mēs to, protams, varam saukt par ekoloģiski ļoti draudzīgu transporta līdzekli. Un šeit mēs redzam, pirms 20 gadiem velosipēds tiešām bija pamat pārvietošanās līdzeklis. Tas tika izmantots ikdienā, lai nokļūtu darba vietā un atpakaļ uz mājām. Bet kāda ir situācija mūsdienās? Es teiktu, ka šobrīd notiek tāda uzsvaru pārnešana no velosipēda uz automobīli. Tā kā, varbūt mūsdienās, ja mēs runājam par velosipēdu galvaspilsētu, mums drīzāk jārunā par Dāniju nekā par Ķīnu. Jo Eiropas lielajās galvaspilsētās tiešām šī velosipēdi kļūst arvien populārāki. Un es gan kā turists, gan kā students esmu apmeklējis pilsētas dažādas, un tiešām ir cilvēki, kas tiešām izvēlas šo transporta veidu. Un Ķīnā cilvēki arī, jau 20 pēdējo gadu laikā cenšas savu šo dzīvesveidu pielāgot rietumu vērtībām. Viņi izvēlas ēst, hamburgerus, pārvietoties ar automobīļiem, nevis ar velosipēdiem. Tā kā, tādas ir bijušas šīs tendences pēdējā laikā. Kāpēc vispār cilvēki mūsdienās Ķīnā vairs neizvēlas tik bieži velosipēdu? Es arī vēlāk īstenībā parādīšu dažus attēlus, kas varbūt ir smieklīgi, bet tai pašā laikā skumīgi. Un kāpēc mēs sakam, ka ar 4 riteņi pārvietojas lēnāk par 2? Ir skaidrs, ka Ķīnā, tāpat kā daudzās citās zemēs, tīpaši Pekinā, ir milzīga sastrēguma problēma. Šī gadījumā mēs redzam sastrēgumu, kurā bija jāsēž 5 stundas, lai nokļūtu līdz galamērķim. Un 5 stundas, lai nokļūtu 13 km tālāk, sanāk, tiešām
mēs daudz ātrāk varētu nokļūt šajā galamērķī, ejot ar kājām. Un es noteikti tādos apstākļos daudz labprātāk izmantotu velosipēdu. Un bez automobīļa kāds vēl ir mums izvēles iespējas? Protams, Ķīnā ne katrs var atļauties automobīli, tie ir tādi tikai modernie, vidusšķiras cilvēki, jeb turīgākie cilvēki, kur ir proporcionāli ļoti maz. Teiksim, parasti iedzīvotāji tādi paši kā es, parasti izvēlās autobusu. Un ir skaidrs, ka autobus arī, var tikt uztvērts kā videi draudzīgāks par automobīli, bet, piemēram, šeit mēs redzam lielas pilsētas apstākļos, kā notiek iekāpšana autobusā. Nevarētu teikt, ka šī iekļūšana autobusā ir ļoti ērta un patīkama. Autobus piebrauc pie pieturas un apmēram jau 20 metrus pirms šīs pieturas tev ir jāsāk skriet pakaļ autobusam, lai viņu panāktu. Un iespējams viņš apstāsies, bet arī tas nav garantēts. Un tajā brīdī tiešām ir tāda tiešām no jūsu bezkaunības vai veiklības atkarīgs tas, vai jūs vispār iekļūsiet šajā autobusā. Protams, runājot par autobusu, tas ir salīdzinoši lēti, tas rada mazāk izmešus nekā personīgais automobīls. Tā kā mēs principā izmantojot autobusu, mēs piespiedu kārtā samazinām šos izmešus. Bet es neteiktu, ka tas ir ļoti ērts transporta līdzeklis, vismaz manuprāt. Šeit mēs atkal redzam dažas ainas, kā izskatās šī sabiedriskā transporta gaidīšana, kas, protams, nevienmēr ir ļoti patīkams pasākums. Un tad es vēlētos teikt to, ka cilvēki, mums īsti nerūp, kāda tur ir Kopenhāgenes līgumi, kādas ir citas vienošanās starptautiskā līmenī. Mūsu rūp normāla sadzīves apstākļi, normāla ikdiena. Un, protams, Ķīna bieži vien tiek vainota par to, ka tiešām Ķīnas valdība varbūt nespēja vai nevēlas tiešām novirzīt savas pūles uz šo vides jautājumu risināšanu. Bet, kā jau es iepriekš minēju, ja jūs iedomājaties, jūs atrodaties šādā situācijā, jūs esat iekšā šādā piebāstā autobusā un jūs 5 stundas pavadat sastrēgumā, mums tā ir ikdiena. Šeit mēs redzam dažus tādus jaunākus risinājumus, kas tiek izmantoti. Šis BRT uzņēmums, kas tā saucamais ekspres tranzīta autobusi, kas ir īpašas autobusu maršruti, kas ir izveidoti. Un tāpat arī viņiem ir izveidota īpaša ceļa josla, pa kuru ir aizliegts pārvietoties ar personīgo transportu. Tā kā viņi tiešām nodrošina salīdzinoši strauju pārvietošanos pilsētas robežās. Un tas tiešām darbojas līdzīgi kā citās pilsētās metro. Un šī līnija tika atvērta tikai šogad Ķīnas lielākajās pilsētās. Un sākumā arī šī transporta sistēma bija tā samērā haotiska, bet mēs ticam, ka jau tuvākajā nākotnē mēs konstatēsim tās galvenās problēmas un tā uzlabos savu efektivitāti. Šeit mēs redzam vēl kādu ideju, kā šī ideja īstenībā var tikt īstenot vairākās Ķīnas pilsētās un kā šīs pilsētas ir izrādījušas interesi par šādu īpašu ekspres tranzīta autobusu satiksmes līniju ieviešanu. Un šeit mēs redzam, ka tiešām personīgai transporta līdzekļi tiešām neizmanto šo īpašo joslu. Tātad nākamais jautājums ir par metro. Lielajās pilsētās, protams, metro ir ļoti labs risinājums, kas palīdz risināt šo pārvietošanās problēmu. Bet, diemžēl, arī šī gadījumā mums jārunā par tām pašām problēmām, kas saistītas bija, ko es iepriekš minēju saistībā ar autobusiem.
nevienmēr